Jau izsenes Baltijas reģions ir bijis ģeogrāfiski izdevīga vieta ar auglīgām zemēm un pateicīgiem ūdens ceļiem. Tādējādi šeit valdīt gribēja daudzas valstis. Piltene un Roja ir piejūras teritorijas, kurās ir izcinājušies spilgti vēstures notikumi un līdz mūsdienām saglabājušās sakrālās bagātības, kuru vēsture un izcelsme ir vēl neatrisināta mīkla daudziem zinātniekiem un pētniekiem. 8. sērija – Latvijas sakrālais mantojums, skanošie Latvijas dievnami Kurzemē, Roja un Piltene. Piltene ir neliela un sena pilsēta Ventspils novadā, kurai bija ievērojama loma Kurzemes vēsturē. Par attīstītu tirzniecības vietu Piltene attīstījusies jau senatnē, jo atradās drošā attālumā no Baltijas jūras sirotājiem. Piltene ir mīkla Latvijas vēsturē, tā ir ļoti specifiska vieta, jo ne katrs zinās, ka kādreizējā Kurzemes, jeb Piltenes bīskapija, vairākus gadsimtus ir bijusi Dānijas karalistes īpašums, un tā ir bijusi Dānijas sastāvdaļa, jo kad 16. gadsimta vidū pēdējais Piltenes bīskaps Minhauzens pārdod šo bīskapiju Dānijas karalim Friedriham II, tad tas šo bīskapiju iegādājās kā sastāvdaļu Dānijas valstī un, protams, ka to novēlot savam brālim Magnusam, kā viņa mantojamu daļu, kā viņa īpašumu daļu un apsaimniekojamu būtībā teritoriju. Tas ir bizness – iegādāties citā zemē teritoriju, kuras nodokļu ievākums pildīs citas zemes kase. Bet, lai kā tas arī būtu, mums ir šī Piltenes bīskapija kādreizējā jāuzskata par tomēr luteriskajā Kurzemē daļēji integrētu teritoriju, un arī Dānijas karaļi ir protestanti kļuvuši tajā 16. gadsimtā, un arī viņi Piltenes bīskapiju no katoliskas mēģina padarīt un ātri pārorientēt uz luteriskām sliedēm un veicināt luterāņu baznīcu celtniecību. Tieši tāpat arī kādreizējās Piltenes bīskapu pils blakus teritorijā tiek celtas viena pēc otras vairākas koka baznīcas, līdz 19. gadsimta sākumā tiek uzcelta tagadējā līdz mūsu dienām savu funkciju turpinošā Piltenes luterāņu baznīca. Jāatzīmē fakts, ka no 14. līdz 16. gadsimtam Piltene bija Kurzemes bīskapijas administratīvais centrs. 16. gadsimtā Dānijas karalis bija protestantisma piekritējs. Tādējādi Piltenes bīskapijā tika veicināts luterānisms, un šajā pusē norisinājās luterāņu dievnamu būvniecība. Būtiskais ir vienmēr jāmin, ka Kurzemes hercoga Gotthārda Ketlere pavēle par 70 jaunu baznīcu celšanu Kurzemē, jo, kā jau minēja, līdz tam šeit bija Kurzemes bīskapijas teritorijā bija 11 vai 12 baznīcas, kas bija pie pilīm, bet lūk, šīs 70 baznīcas tām vajadzēja aptvert visu Kurzemi, un praktiski tātad katrā miestā, katrā ciematā vajadzēja būt baznīcai. Un tās baznīcas, kuras mēs šodien sastopam Kurzemē, lielākoties ir celtas saskaņā ar šo pavēli. Piltenē situācija drusku cita, jo šeit jau atradās kapela, bet tomēr 16. gadsimtā, 1500 kaut kurā tur gadā, 16. gadsimtā tiek celta jauna baznīca, kura savu laiku šeit kalpo, bet šī baznīca, jauna mūra baznīca, tiek celta un iesvētīta, ja nemaldos, 1719. gadā. Piltenes luterāņu baznīca atrodas kapsētas teritorijā. Ārēji klasisks Kurzemes luterāņu dievnams ar lielu torni un plašu draudzes telpu. Tornis ir gan ar tādu nošļauptu jumtiņu, nav augstās smailes, un baznīcā ir koka velves, nevis mūra velve, kas varbūt varētu būt, ko varētu sagaidīt vēl 17. 18. gadsimtā, ko mēs redzam tepat blakus Landzē vai Zlēkās vai Ugālē. Un tādā veidā viņa ir ļoti plaša, vienjoma telpa, raksturīga savam laikmetam. Pie Piltenes baznīcas, kas mums varbūt mazliet var pārsteigt, tas ir tas laustais jumts. Tas ir gan tāds mazliet netipisks, viņš ir nevis vienlaidus, bet viņam ir tā kā viņš ir lauzums, viņam ir tā kā divas karnīzes, viena karnīze, otra karnīze. Un tas jumta konstrukcijā ir tiešām tas kaut kas tāds ļoti savdabīgs, pēc kā Piltenes baznīca var atpazīt Kurzemes baznīcas starpā. Baznīcas iekārtas priekšmeti, kuri acīm redzot saglabājušies no iepriekšējās Piltenes baznīcas, darināti dažādos laikos. Katram par sevi šiem elementiem piemīt neapšaubāma mākslas vērtība. 18. gadsimta sākums dod šo kanceli
Tātad iespējams, ka tas ir meistars Joachims Kreitsfelds, kurš Kurzemē ir ieceļojis no Lībekas un atstājis aiz sevis vairākas baznīcas iekārtas. Altāris saistās ar 18. gadsimta 70. 80. gadiem un atspoguļo tādas vēlīnas rokoko formas, kuras arī pirms klasicisma ienākšanas Kurzemes mākslā, arhitektūrā liecina par to, cik šis elitārais, izsmalcinātais stils var atstāt tādas skaistas dekoratīvas rotājumu formas apkārt lielai altāra centrālai daļai, kurā tikpat labi varētu atrasties iekšā krucifiks, kāds ir nonācis Latvijas vēstures muzeja īpašumā, bet šobrīd, kopš 1860. gadiem, tur atrodas glezna, altāra glezna. Šīs baznīcas viens no interesantiem mākslas dārgumiem ir pa labi no altāra ieraugāmais kenotāfs. Būtībā obeliska formā izgatavots piemineklis, kurā ir attēlota dieviete Atēna. Tomēr visunikālākā Piltenes baznīcas vērtība ir tās ērģeles, kuras, kā norāda eksperti, ir ar 300 gadu senu vēsturi. Ne tikai to, ka viņas ir pēc Ugāles ērģelēm, kuras ir būvētas no 1697. līdz 701. gadām, Ugāles luterāņu baznīcas ērģeles, viņas ir otras vecākās ērģeles. Un baznīcā ir uzbūvētas, uzstādītas 1721. un 22. gadā. Ir zinām kukgrezēju vārds arī, Kreitsfelds vai Kreutzfeld, faktiski būtu jāsaka. Un tas ir tas slavenais domājams, es jau diezgan sen par to runāju, lielais tajā laika viens no labākiem ērģeļu būvētājiem un svarīgākiem, izcilākiem Johans Jozua Mozengels Kenigsbergā. Tātad nevisai tālu no Piltenes, vācu tieši no Austrumprūsijas šajā gadījumā. Galma ērģeļu būvētājs ar īpašu titulu apveltīts, un visas pazīmes pagaidām rāda, ka tas varētu tiešām būt vecais Mozengels, ne viņa brāļdēls Gabriels Julijus, kurš varbūt izpaudās tādi, ka viņš šās ērģeles uzstādīja. Pie ērģeļu izpētes strādā arī Latvijas ērģeļbūves meistars Jānis Kalniņš, kurš uzsver, ka ērģeles pieņemts datēt ar 1722. gadu, jo šis gadskaitlis ir ieskrāpēts ērģeļu korpusā Sānos. Tomēr tas ir kļūdains pieņēmums, jo baznīcas iesvētīšanas svinību aprakstā pieminēts, ka tur jau ir ērģeles, kas atvests no Kuldīgas kā Landrāta Vilhelma Aleksandra von Heikinga dāvinājums. Pēdējie atklājumi, un pat burtiski pirms pāris nedēļām Kšištofs Urbaņaks, poļu ērģeļu būves pētnieks, eksperts, ir atklājis arhīvos veselu virkni Johana Jozua Mozengela ērģeļu aprakstu un dispozīciju, un viens no šiem aprakstiem ir praktiski identisks Piltenes ērģelēm, kur ir reģistru nosaukumi tādā pašā rakstībā, kādā mums ir šeit. Kur salikums, dispozīcija praktiski 1:1. Ja? Un tas ir ļoti nozīmīgs atklājums, kas vēlāk palīdzēs arī pie rekonstrukcijas, jo tur ir arī kārtīgi apraksti. Nu, lūk, tā kā šobrīd aizvien vairāk un vairāk mēs gūstam pārliecību, ka šo instrumentu būvējis Johans Jozua Mozengels, un tātad tas noticis jau pirms šī baznīca uzcelta, jo tiešām varētu būt, ka viņa dēls tās ir šeit uzstādījis. Nu, un tādā kārtā šis instruments ir vienīgais šī meistara darinājums, kas ir pasaulē palicis, jo viņa darbība visa bija saistīta ar Kenigsbergu, lielās Kenigsberga doma ērģeles, kas savulaik bija ļoti slavens, tas ir Mozengela darbs. Un, protams, tajā apvidu viss ir pilnīgi izpostīts, jo, kad Padomju Savienība okupēja Kenigsbergu un pārdevēja to par Kaļiņingradu un Tilzīti par Sovetsku un tā tālāk, visas baznīcas tika pilnībā izpostītas, izdemolētas, tur nepalika nekas. Nu, un tādā kārtā šis instruments, protams, vēsturiski ir ļoti, ļoti mums nozīmīgi. Pat labāk skan tikai 5 no 9 ērģeļu reģistriem, taču neskatoties uz to, klausītājiem ir iespēja novērtēt unikālo skaņu un nojaust instrumenta muzikālo krāsu iespējas. Kā redzat, šīs ērģeles ir pavisam miniatūras, maziņas. Šeit ir tikai
4 oktāvas, pat nav pedālis, bet sākotnēji ir paredzēti bijuši veseli 9 reģistri, vesels 9 reģistru balsis, kuras ir ļoti spēcīgas un ļoti skanīgas. Diemžēl līdz mūsdienām ir saglabājušās tikai 5, un tie paši spēcīgākie reģistri diemžēl šobrīd neskan. Tā ir trompete, mikstūra. Kā redzat, šeit ir saglabājušies arī oriģinālie reģistru nosaukumi. Cimbali, alikvoti, terca, kvinte, ja, kas ērģelēm rada tādu ļoti pilnskanīgu skanējumu. Piltenes draudze novērtē šo unikālo sakrālo mantojumu. 2018. gadā, pieminot vēsturisko saiti ar Kursas bīskapiju, ērģelnieces Liletas Ozolas izpildījumā tapa ieraksta albums Ave Maris Stella, ko Piltenes luterāņu draudze kā pienesumu uzdāvināja Romas pāvestam Franciskam. Savukārt aizvadītās vasaras ietvaros Piltenes dievnamā norisinājās 7. vēsturisko ērģeļu svētku Latvija ērģeļu zeme koncerts Debesu harmonijas ar saukli nepieļaut izcilā Kēnigsbergas meistara pēdējā darba bojā eju. Tika vākti ziedojumi šo unikālo Piltenes ērģeļu restaurācijai. Tā kā ērģelēm ir tik sena vēsture, es domāju, ka tur ir tiešām jāpacenšas. Varbūt nākotnē baznīcai būs daudz lielāka nozīme nekā tagad. Jo, teiksim, pat 2000 gadu, kamēr eksistē kristīgā ticība, ja, viņa nemainās. Pasaule mainās, vide mainās, bet tās vērtības, kas ir iekšā tajā visā, tas paliek tas pats. Jo cilvēks arī nemainās. Mainās tikai vidē. Piltenē vēsture ir rodama ik uz soļa. Arī dievnams pārsteidz ar saviem artefaktiem, piemēram, baznīcas jumta konstrukcijas vēl šodien turas uz koka tapām. Šeit nav nevienas nagas. Tagad drusciņ te ir saputējis, ja? Ar rokām tas tapiņas izvelk, grīdu paliek sānis, šeit ir vaļķi sienās, piekarina viņčas un var uzcelt un nolaist zvanus. Arī vecā konstrukcija no vecās koka baznīcas. Un šeit ir baznīcas griesti. Šita ir vēsture, jo šitās visas konstrukcijas ir no vecās koka baznīcas. Atkal neviena metāla nagla, visus ozolkoka tapām, jo no vibrācijas viņas neatdalās. Naglas paši lien ārā. Un šitas ir mūsu vēstures artefakts. Bronzas zvans no vecās baznīcas. Baroneses Sibillas dāvana. Tikai zinot un apzinoties savu vēsturi, savus saknes, no kurienes mēs nākam, uz kāda mantojuma pamata mēs šodien dzīvojam. Ja? Mēs jau neesam atnākuši tukšā vietā. Mums ir kultūras mantojums, tā ir literatūra, mūzika, valoda, māksla, vide, kurā mēs dzīvojam, ir viens liels mantojums, jo to ir veidojis cilvēks. Tāda neskartu vietiņa jau nekur nav. Un šajā vidē, kur mēs dzīvojam, ir lietas, kuras mēs gribam pārveidot, ir vietas, kuras mēs gribam saglabāt. Ja? Un dievnams, es domāju, ka dievnams tā ir katra ciemata simbols. Ja mēs iebraucam ciematā, kurā nav dievnama, mēs jūtam, ka tas ir kaut kas, tur kaut kas trūks, tur kaut kas nav, tur kaut kas ļoti būtisks pietrūkst. Ja? Un tas ir pirmkārt, šie dievnami mums palīdz saprast to pamatu, uz kura mēs atrodamies.
Tālāk dodamies uz Roju. Līdz 13. gadsimtam Rojas apvidus atradās Līvu apdzīvotās Vanemas zemē. Rakstu avotos pirmo reizi minēta 1387. gadā Rīgas arhibīskapa ziņojumā kā osta un tirzniecības centrs, kad tā kopā ar Roņu salu piederēja pie Rīgas domkapitula Dundagas draudzes novada. Rojas upe ir tā, kas ir devusi apdzīvotāju vietai, un vēlāk ciematam, pilsētiņai vārdu. Un vārds Roja ir cēlies no lībiešu valodas un tulkojumā nozīmē duļķupe. Un ja mēs paskatāmies uz ūdeni, tad viņš nav tāds dzidrs, viņš tiešām ir tāds brūns, duļķēns, jā. Un Roja isenis ir piederējusi Dundagas muižai, Dundagas muižas pārziņā, un savukārt Dundagas muiža piederēja Rīgas domkapitulam. Un tādējādi šis administratīvais iedalījums lielā mērā noteica arī cilvēku ticību šeit. Viens no tādiem mužniekiem, kuram bija arī liela ietekme, tie bija Ostenzakenu dzimta, un šie mužnieki bija tie, kas dibināja Ārlauz baznīcu, un Rojas baznīca bija lielā mērā saistīta arī ar Ārlauz baznīcu, kas atrodas šeit netālu. Rojas evaņģēliska luteriskā baznīca ir luterāņu dievnams, kas pārdzīvojas vairākas pārvērtības. Baznīca atrodas kapsētas vidū un pēc sava izskata un formas ir vienkāršs lauku dievnams. Šī pirmā baznīca, kas te bija, tapa kā filiāli Ārlauz baznīcai. Vēlāk tā koka baznīca ir vairāk reizes pārbūvēta, un 19. gadsimta pašā vidū tiek uzbūvēts akmens tornis kā piebūve tā koku baznīcai. Tornis ir daudz slaidāks kā tagad, bet no vēlāk viņš mainīja savu izskatu vairāk kārtā. Es zinu, ka te ir viens akmens, uz kura bija uzrakstīta arī Hānu ģimene, par cik viņi arī deva naudu baznīcas būvēšanai. Redz, kur rakstīts ir, ka viņi ir atjaunoti no Hāniem 1878. gads. Tātad 1878. gadā tika veikta piebūve. Koka ēka tika nojaukta un klāta, un tā vietā uzbūvēta mūra celtne. Baznīcas tornis visvairāk cieta Pirmā pasaules kara laikā. Padomju vara to liedza atjaunot, un tikai 90. gadu sākumā draudze rada iespēju torņa remonta darbu veikšanai. Čemba no Šāviņa trāpīja arī Retablā, un 2004. gadā, kad atjaunoja altāra gleznu, tad izņēma arī šķembu no tā Pirmā pasaules kara Šāviņa. Jā, līdz ar to gāja bojā arī pirmais zvans, kas šeit bija bijis jau no 19. gadsimta. Un šis zvans ir uzlikts jau vēlāk, viņš Pirmās Latvijas laikā. Nav zināms, no kurienes viņš ir nācis. Uz viņa ir uzraksts ar 1904. gads. Arī baznīcas interjers Pirmā pasaules kara laikā praktiski tika iznīcināts, un atjaunošanas darbus piedzīvoja jau 2000. gada sākuma periodā. Kā autentisks artefakts baznīcā ir ieejas durvis, kas saglabājušās no sākotnējā dievnama. Mēs redzam, viņas ir šaurāks, un tā ieeja ir bijusi paplašināta. Un pielikts klāt vēl nedaudz dēlīts un tā. Kas tas ir pa koku? Priede, ja? Priedes dēļ durvis. Nekā īpaša, bet, senas, jā. Tā kā mantojums no pirmās baznīcas. Tas, kas ir saglabājies no vecā retabla, no veciem laikiem, ir altāra glezna. Lielākā daļa, kas šeit ir vienmēr dzīvojuši, ir bijuši zvejnieki. Kristus uz jūras viņiem ir, teikt, ļoti dzīva bijis un saprotami. Kristus, kas ir kā glābšanas riņķis, cilvēkiem, kas savā ikdienā bieži vien arī piedzīvo, cik var būt bīstama jūra. Cik daudz jūrnieki ir gājuši bojā savos darba pienākumos. Cik daudz sievas te ir lējuši asaras, gaidot vīrus no jūras un bērni. Un tā ir tāda dzīva bilde.
Padomju laika periodā altāra vietā stāvēja koka kaste pārvilkta ar samta audumu. Esošais altāris tapa 2016. gadā sadarbojoties ar vietējo amatnieku skolu Valdemārpilī. Audzēkņiem tas bija diplomdarbs. Raimonds Blāze, jā. Viņš uzbūvēja šo altāru. Un mēs nolēmām, ka mēs ieliksim iekšā tā saucamo Lutera rozi, jeb Lutera zīmogu, kas ir kā tāda ticības apliecība. Ne? Mēs redzam, tur ir cilvēka sirds, tur ir krusts. Tā ir cilvēka sirds, ko Dievs izglāba ar savu dēlu krusta nāvi, no kuras uzplaukst dzīvība, mūžīgā dzīvība, un tas ir tā kā zieds, vai ne, tas zieda attēlojums, ko parasti visā pasaulē zina kā Lutera rozi. Baznīcas interjeru izdēļo kroņu lukturis, ko draudze iegādājusies jau 1930. gadā. Draudze bija savākusi ziedojumus un atvedusi no Rīgas. Sākotnēji viņš bija ar svecēm. Viņš ir atjaunots pavisam vēl nesen, 2010. gadā. Draudzē bija projekts kopā ar vietējo fizikas skolotāju. Viņa rokām tas viss tika izjaukts un krāsots, atjaunots. Taču dievnama lielākais lepnums, kas ikvienam apmeklētājam dod arī dvēseles piepildījumu, ir ērģeļbūves meistara Mārtiņa Krēsliņa darinātās ērģeles. Tātad vispirms mūsu ērģeles ir Mārtiņa Krēsliņa, viens no agrīnajiem opusiem. Tātad šeit mēs varam izlasīt 21. instruments. Tātad, ja ņem vērā, Krēsliņam bija pār pa 100 ērģelēm, tad šis ir tā kā viens no pirmajiem, varam teikt. Šīs ērģeles nav mūsu baznīcai būvētas. Viņas mūsu baznīcā ir nonākušas ap 1925. gadu no Sarkanmuižas skolas. Ērģeles ir būvētas 1884. gadā. Sākotnēji tām bija 4 reģistri. Pārvedot uz Rojas baznīcu, ērģeles kļuva vēl par 3 reģistriem bagātākas. Man personīgi šīs ērģeles ir vienas no mīļākajām Mārtiņa Krēsliņa ērģelēm. Tās skanējums ir ļoti spožs, izteiksmīgs. Un šis instruments skan faktiski tā kā katedrāles ērģeles šajā nelielajā baznīciņā, jo tur ir gan 8 pēdu reģistri, gan 4 pēdu reģistri, un no tiem pašiem 7 reģistriem, kas šīm ērģelēm ir, var veidot ļoti dažādus skanējumus, krāsas. Lai atspoguļotu vēsturiskā ērģeļu mūzikas instrumenta skaņu bagātību, vasarā Rojas dievnamā izskanēja 7. vēsturisko ērģeļu svētku Latvija ērģeļu zeme koncerts Spēkavots, kurā piedalījās ērģelniece Guna Ķīse un akordeonists Aldis Ķīse. Rojas luterāņu baznīca turpina savu misiju kalpot Dievam un cilvēkam. Neskatoties uz daudziem satricinājumiem vēsturē, dievkalpojumi šeit ir norisinājušies ik svētdienu. Protams, mūsu mērķis ir un mūsu vēlēšanās ir kaut kādā veidā darīt visu, lai cilvēki redzētu un saprastu, ka te ir tā vieta, ka var nākt, ka katru svētdienu notiek dievkalpojums. Ka Dievu klātbūtne, ko Dievs tā ir apsolījis, ka viņi tiešām te ir Rojā un joprojām.